Aizritējuši jau 5 gadi kopš Cēsu pilsētas domes lēmuma 1993. gadā izveidoto sociālo nodaļu reorganizēt un nodibināt Cēsu pašvaldības aģentūru, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra. Jaunā iestāde darbu sāka 2007. gada 1. februārī. Toreiz šāds lēmums tika pieņemts, lai iedzīvotājiem nodrošinātu daudz ērtāku dažādu veidu sociālo pakalpojumu un palīdzības pieejamību. Budžeta izdevuma posteņos varbūt tas nav tas lētākais un tā pārskatot vienkāršākais variants, bet visnotaļ attaisnojies ir tādā ziņā, ka mēs esam spējuši kā aģentūras formā aptvert visu pakalpojumu klāstu. Jaunizveidotās iestādes pienākumi bija iedzīvotājiem nodrošināt gan materiālu, gan arī morālu atbalstu situācijās, kad cilvēks savas vai arī ģimenes grūtības nespēja atrisināt paši spēkiem. Kā jau jaunai iestādei, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras uzdevums sākotnēji bija iepazīstināt iedzīvotājus ar savu darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. Ir nācies tātad sevi pirmām kārtām pierādīt, atrast to pareizo struktūru, kādā darboties, un tad vēl it kā mēs atrodot šo struktūru, kādā veidā darboties, mūs pārsteidza krīze, kas arī noteikti palielināja iedzīvotāju klientu skaitu. Un tātad tiešām gribās teikt, ka šie pirmie 5 gadi ir bijuši ļoti grūti. Pirmām kārtām tiešām, kad viens otram pielāgoties un atrast to pareizo ceļu. Otrām kārtām arī nepazaudēt iedzīvotājus, informēt iedzīvotājus, kur viņiem jāgriežās, ja ir kāds grūtais brīdis pienācis. Un es domāju, to mēs ļoti veiksmīgi esam panākuši, kad tiešām iedzīvotāji zina, ja viņiem ir uzlākusi kāda bēda, nelaime, kad viņš var griezties sociālā dienestā. Un šobrīd man gribās teikt arī, kad ir izveidojusies noteikti ļoti laba komanda, kad ir ļoti radoši, ļoti strādāt griboši, ļoti azartiski darbinieki, ko es ļoti augstu vērtēju. Un patiešām ir liels prieks, ka darbinieki ir ieinteresēti, lai strādātu iedzīvotāju labā un nāk ar iniciatīvām. Patiešām iniciatīvas bagāti cilvēki. Jau pirmās darbības gadā pierādījās, ka lēmums dibināt aģentūru ir attaisnojies. Iedzīvotāji daudz ērtāk un ātrāk varēja saņemt dažādus pabalstus un cita veida palīdzību. Tāpat jau pirmajā gadā bija ieviesti vairāki jauni pakalpojumi, kas būtiski atviegloja dažādu iedzīvotāju grupu ikdienu. Ja iepriekš sociālā nodaļa bija pakļauta domai, tad iznāca tā, ka cilvēks atnāk un uzraksta savu iesniegumu, un tālāk tas viss iet tā kā caur domi, un naudiņas tie lēmumi pieņem šeit, tālāk aiziet uz domi, uz kases, un atkal tur, kamēr patiesībā tas ceļš ir īsāks pie cilvēkiem. Mēs esam tā kā neatkarīgāka iestāde, mēs varam ātrāk lemt par palīdzības piešķiršanu, neatliekami lemt, protams, savu budžeta ietvaros tas viss ir. Un arī lēmumus mēs varam pieņemt savas kompetences un budžeta ietvaros, kas noteikti viennozīmīgi nozīmē, ka tas ir pareizais ceļš, kad ir šī neatkarīgā institūcija. Līdz ar reģionālo reformu pārmaiņas piedzīvoja arī aģentūra. 2009. gadā izveidojoties Cēsu novadam, aģentūras sastāvā iekļāvās arī Vaivas pagasta sociālā dienesta darbinieki. Iestāde ieguva nosaukumu Cēsu novada pašvaldības aģentūra sociālais dienests. Vaivas mums atnāca ļoti pieredzējusi, ļoti attraktīva, ļoti zinoša darbiniece. Un katrā ziņā man liekas, ka Vaivas sociālā dienesta darbinieki ir ļoti labi iekļaujušies arī aģentūrā. Un Vaivas iedzīvotāji ir vienlīdzīgi ar Cēsu iedzīvotājiem un saņem tādu pašu palīdzību kā Cēsu iedzīvotāji, un noteikti varbūt, kad tieši Vaivas iedzīvotāju situācija ir pat nedaudz uzlabojusies, kā bija pirms reformas. Šobrīd aģentūras ikdienas darbu organizē 4 nodaļas – administratīvā nodaļa, ģimenes atbalsta nodaļa pilngadīgām personām un arī saimnieciskā nodaļa, kuras uzdevums ir pāraudzīt pašvaldībai piederošos dzīvokļus un nodarboties ar dažādiem saimnieciskiem jautājumiem. Šobrīd sociālajā dienestā strādā 39 cilvēki. Ikdienā aģentūras darbinieku pienākumos ietilps darbs ar dažādām iedzīvotāju grupām, nodrošinot viņiem nepieciešamos pakalpojumus. Jau pirmajā aģentūras darbības gadā tika izveidots aprūpes mājās birojs, kura darbinieces devās palīdzēt tiem cēsniekiem, kas paši nav spējīgi par sevi parūpēties. Palīdz uztīrīt māju, atnest pārtiku,
Ir cilvēki, kas mājās paši tiek galā ar visu, bet viņi, teiksim, ārpus mājas baidās pārvietoties vai nespēja pārvietoties. Aprūpētāja uzdevums tad ir samaksāt rēķinus, atnest pārtiku, atnest medikamentus, būt saiknē arī ar sociālo dienestu un informēt par iespējām, kādas palīdzības iespējas, vai ne tikai pakalpojumus, bet, teiksim, mājokļu pabalstu saņemt, vai bija Latvenergo kartes maznodrošinātajiem. 2008. gadā Donāts bija viens no Cēsu iedzīvotājiem, pie kura devās aprūpētājs. Lai gan vīrietis ar daudziem mājas darbiem tika galā pats, tomēr reizēm bija nepieciešama arī aprūpētāja palīdzīgā roka. Ko es palūdzu, to viņa man padara visu. Es viņai palūdzu ar vārdu sakot, diegus savērt adatās. Es viņai palūdzu to, ko es neredzu, lai viņa man salāpa, sašūna. Šobrīd aprūpes mājā birojā strādā 3 aprūpētāji, un katrs palīdz vismaz 7 vai 8 cēsniekiem. Cilvēki savus palīgus ir jau iemīļojuši un labprāt viņiem uzticas. Aprūpes mājā biroja darbinieki savus klientus centās iesaistīt arī dažādās aktivitātēs, piemēram, aizvest uz pensionāru dienas centru, kur bija izveidojies pat savs rokdarbu pulciņš. Varēja palasīt kādu avīzi vai vienkārši parunāties. Tāpat centrā bija pieejama arī medicīnas māsas pakalpojumi. Asinsspiedienu izmēra, un cukuru nosaka, un holesterīnu, un visu, kas vajadzīgs. Tad jāsaka, pilsētas pensionāri ir priecīgi, ka tāda iespēja ir. Priecīgi, ka šitāds punktiņš ir, kur ienākt, visu izdarīt. Īpašs laiks sociālā dienesta darbiniekiem katru gadu ir Ziemassvētki, kad tiek apciemoti pensionāri, kas vecāki par 80 gadiem un invalīdi. 2009. gadā dienesta darbinieki ikdienas viesojās pie 60 cilvēkiem, dāvājot saldumu paciņu un sveicot svētkos. Katru gadu ir pārsteigums īstenībā, jo tiešām tas ir tāds liels prieks, vai ne, kad atcerās mūs un kad nav tikai tās negācijas, bet ir arī tas jaukums un tas mīļums un tās dāvanas. Tas ir tāds skaistais moments mūsu darbā, kas tā kā arī mūsu Ziemassvētkus padara gaišākus un mīlīgākus. 2010. gadā dienesta darbinieki vecos ļaudis un invalīdus iepriecināja ar Cēsu simbolu lukturīti, kas bija pildīts ar saldumiem. Tātad mēs šogad cēsniekiem vedīsim Cēsu lukturīšus, vēsturiskais Cēsu simbols. Tā krāmējam iekšā. Cēsu lukturīšos ir labas konfekts, pārsvarā tās ir šokolādes konfekts veciem cilvēkiem. Šajos Ziemassvētkos dienesta darbinieci apciemoja arī Beātas Bringulas ģimeni. Meitene kopš dzimšanas ir neredzīga, tomēr mācās parastā vispār izglītojošā skolā kopā ar citiem bērniem un pēc dzirdes ir iemācījusies spēlēt klavieres. Tradicionālā angļu Ziemassvētku dziesma. Un, protams, arī pērnu dienesta darbinieki pārtapa par rūķiem un atkal devās pie cilvēkiem, jo daudzi, tojoties gada nogalē, šo apciemojumu jau gaida. Un es atkal esmu pie jums no sociālā dienesta. Cik jauki, cik jauki. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies. Un turaties atkal līdz nākamam gadam. Aģentūras darbinieki neaizmirst arī tos vecos ļaudis, kas sasnieguši cienījumu vecumu. Aizvadītā gada martā plašas svinības notika Cēsu pansionātā, kur mitinās šobrīd vecākā Cēsu novada iedzīvotāja. Pērna Alma Vilmane atzīmēja 105 gadu jubileju. Grūts mūžs bijis, nav vieglas. Esmu laukos pavadījusi un bēgļu gaitās bijusi. Viņai ir dzīve diezgan smaga bijusi vispār. Viņai jauna aizgājusi pie vīra, apprecējusies ar savu skolotāju, kas, un viņa aizgājas no pilsētas uz laukiem. Sociālā dienesta darbinieki rūpējas ne tikai par vecajiem ļaudīm, bet arī tiem, kam invaliditātes dēļ ir ierobežotas kustību iespējas. 2008. gadā aģentūra uzsāka realizēt pilotu projektu Personīgais asistents palīgs ikdienā. Šis projekts bija vērsts uz cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kas neatrodas sociālās aprūpes iestādē. Lai gan šai programmai klientu netrūka, tomēr līdz ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos tā tomēr tika ierobežota. Veiksmīgi realizējām šo projektu, kad vairāk kā 20 cilvēki saņēma personiskā asistenta pakalpojumu. Apmācījām arī personiskos asistentus, un šie apmācītie asistenti palīdzēja cilvēkiem ikdienā. Tas atšķirās, personiskais asistents atšķirās no
aprūpētāji ar to, ka aprūpētājs vairāk nodrošina klientam tās viņa ierobežotās pašaprūpes spējas, savukārt šis te personiskais asistents uz sociālo kontaktu veidošanu palīdz iepirkties, aizved uz biblioteka, palīdz uz banku aiziet, jo, teiksim, pamatā mums bija šie te asistentu pakalpojumu saņēmēji bija personas ar redzes traucējumiem. Līdz ar to viņiem ļoti vajadzīgs cilvēks, kas ir viņu acis. Lai veicinātu jauniešu invalīdu iekļaušanos sabiedrībā un sniegtu viņiem iespēju apgūt dažādas iemaņas, 2011. gadā aģentūras paspārnē tika atklāts invalīdu habilitācijas dienas centrs. Protams, mēs ievērosim arī bērnu autonomiju, jo viņi droši vien ir, viņi paši vislabāk zina, ko viņi labāk vēlās un ko viņi spēj un ko viņi prot. Un šis centrs arī būs iespēja vecākiem tīri cilvēcīgi atvilkt telpu, jo šie bērni prasa ļoti daudz spēka, gan fiziski, gan morāli. Centriņa izveidēja atbalstu izdevies piesaistīt arī no Eiropas sociālā fonda. Īpaši gandarīti par šo dienas centru ir vecāki, jo bērns invalīds pēc izglītības iestādes beigšanas nav jāievieto kādā sociālās aprūpes iestādē vai pansionātā. Visu laiku sēdēt mājās pie tā bērna arī ir grūti un sarežģīti. Kaut kur gribas arī pašiem. Nu, ja ne kaut ko citu darīt, tad vismaz atpūsties. Jo visu laiku jābūt ar viņas kontaktā. Un mamma strādā, tad mums ir veco tevu jācienās. Būs drošības sajūta, ka tas bērns ir kaut kur drošā vietā, ka viņu pieskata, ka tu vari tikmēr kaut ko citu darīt. Invalīdu habilitācijas dienas centrā jaunieši ikdienā apgūst arī dažādas prasmes, mācās mizot kartupeļus, gatavot ēst un veikt citas nodarbes, kas daudziem cilvēkiem šķiet pavisam ikdienišķas. Šejienes darbinieki ir ļoti iejūtīgi, jo, lai strādātu ar šiem cilvēkiem, nepieciešama milzu pacietība un mīlestība. Ar tādu pat entuziasmu jau 2007. gadā darbu sāka speciālisti, kas nodrošināja rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem darbību. Šeit uzturējās pirmskolas vecuma bērni un apguva speciālo pirmskolas izglītības programmu. No šā gada septembra tika pieņemts lēmums šo centriņu aizvērt, jo bija palicis tikai viens bērniņš, kam šis pakalpojums bija nepieciešams. Un šis bērniņš tika ieintegrēts jaunajā bērnu dārzā. Līdz ar to arī skatoties uz priekšu, nav mums tādi mazāki bērni, kam šis pakalpojums būtu nepieciešams. No vienas puses tā ir tā labā ziņa, kad tik smagiem bērniem, ka nav mums tik smagu mazu bērnu, kam šis pakalpojums būtu nepieciešams. Cēsu sociālais dienests ir uzņēmies rūpes arī par jauniešiem, informējot viņus par atkarību izraisošajām vielām un iespēju inficēties ar HIV. Tāpēc, lai apzinātu šos jauniešus, 2008. gada nogalē CSIS darbu sāka HIV un AIDS atkarību profilakses kabinets. Šāds lēmums tika pieņemts, jo CSIS bija konstatēti 2 HIV vīrusa nēsātāji. Primārais ir veikt šo pētījumu, lai apzinātu situāciju CSIS, kāda tā ir jauniešu vidū, specifiski apzināt vietas un iespējamību jauniešiem pie šīm dažādajām vielām, jo, kā ir zināms, tad jauniešiem šobrīd ļoti aktuāli ir sintētiskās dažādas narkotiku lietošana, ballītais un tā. Un līdz ar to apzināt šo, pirmkārt, jau pieejamību un to, cik daudz ir šie jaunieši, kas to lieto, un cik gatavi viņi ir par to runāt, jo šie dažādi šādi jautājumi ir iekļauti šajā pētījumā. Tad primārais ir pētījums. Tālāk arī sākt attīstīt to, lai cilvēki zinātu, ka ir tāds kabinets, lai viņi zinātu, ka šeit var nākt ar saviem jautājumiem, ka viņi šeit uzklausīs. Centriņu vairāk apmeklē tieši šie jaunieši, bet arī turpmāk plānojam šo darbību varbūt mazliet paplašināt, ejot uz skolām ar dažādām prezentācijām par atkarību profilakses jautājumiem, lai tīri preventīvi arvien vairāk strādātu ar jauniešiem. Savukārt bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm CSIS iespējams apmeklēt dienas centru Saules taka. Šeit lielākā rosība valda dienas otrajā pusē, kad skolās ir beigušās stundas. Bērniem šeit ir iespējams pavadīt brīvo laiku, apgūt dažādas sociālās prasmes, kā arī kopīgi svinēt svētkus. Ziemassvētku laikā bērni šeit darina svētku apsveikumus, kas vēlāk kopīgi ar sociālā dienesta sarūpētajām saldumu paciņām nonāk pie vecajiem ļaudīm. Viņiem tas pašiem gandarījums par to, ka viņi taisa savām rokām un kad
Tomēr, ka tas iet cilvēkiem, tas ir no sirds. Īpaši pozitīvas emocijas aģentūras speciālistiem sagādā darbs ar ģimenēm. Tieši tāpēc katru gadu mājā Cēsīs tiek svinēti ģimenes svētki. Tāpat tiek veidotas dažādas atbalsta grupas, piemēram, sievietēm, kas cietušas no vardarbības, ģimenēm, kas nonākušas trūkumā un citiem Cēsu iedzīvotājiem. Ļoti veiksmīgi 2010. gadā sociālais dienests realizēja projektu, kur ietvaros sievietēm bija iespēja mācīties, kā adīt rotaļlietas. Viņam ir svarīgi, ka šajos apstākļos to mantiņu izgatavot, tas tomēr ir izdevīgāk un lētāk. Un bērnam tiešām, jā, bērniem ir lielāks prieks par to mammas gatavoto mantu. Viņi atšķirās ar tām veikalu mantām ar to, ka tur ir tas mīļums iekšā, ko izjūt uzreiz, kad tu to mantiņu paskaties uz viņu īstenībā. Pastīties uz to tārpiņu un, ir pavisam. No viņa nāk mīļums ārā, tāpēc, ka tās viss radīts ar mīļumu. Tajā pašā laikā, caur tām sarunām, varbūt tās problēmas tad pat izdodās veiksmīgāk atrisināt, un arī mēs nonākam pie galvenā tā mērķa, kā viņas varbūt labāk pat atrisināt. Un tad atkal māmiņas viens savā starpā arī padalās ar visām savām problēmām, un tad arī liekas, ka viņas ir krietni mazākas, un arī mums ir kā speciālistiem vieglāk strādāt. Liels pārbaudījums aģentūrai bija ekonomiskā krīze, kuras iespējā daudzi cilvēki palika bez darba, saruka ienākumi, un, lai izdzīvotu, iedzīvotāji bija spiesti doties uz sociālo dienestu. Strauji pieaugot apmeklētāju skaitam, 2010. gadā aģentūrā tika izveidots bērnu stūrīts un ieviesta pierakstu sistēma, lai cilvēkiem nebūtu jāstāv garajās rindās. Pavisam jauni klienti, kas nekad nav prasījuši palīdzību un kas ir strādājuši labos darbos un celtniecībā strādājuši, kad likās, ka būs labie laiki un ņēmuši kredītus un nopirkuši dzīvokļus un remontējuši. Un šobrīd tā, kad atnāk un saka, lūdzu, piešķiriet kaut vai brīvpusdienas bērniem skolā, vairāk neko es jums neprasu. Lai mazinātu krīzes radītās sekas, visā valstī tika ieviesta tā dēvētā simtlatu stipendiju programma. Tās ietvaros Cēsu sociālais dienests nodarbināja aptuveni 15 cilvēkus. Bez darba palikušiem cēsniekiem bija iespēja saņemt kaut nelielu materiālu palīdzību, kā arī būt sabiedrībā. Vismaz, kas attiecas uz sociālo dienestu, savu mērķi ir sasniegusi, jo pirmkārt cilvēki uzturēja tās darba prasmes, kas viņiem varbūt bija zaudējo darbu, ja? Un viņi ieguva arī jaunas darba iemaņas, jo viņi sociālajā dienestā darīja varbūt arī tādus darbiņus pavisam vienkāršus, bet tādus, ar ko viņi iepriekš nebija savā dzīvē saskārušies. Ja? Piemēram, strādāja bērnu ar funkcionālas attīstības traucējumiem rehabilitācijas centrā. Un man gribas teikt, ka nonākot šajā jaunajā darba vidē, cilvēki viņi ļoti atvērās, atraizējās viņu talanti, viņu darba prasmes. Cilvēki ļoti labi iejutās darba kolektīvā. Un faktiski ieguvēji mēs bijām visi. Savukārt ar Eiropas atbalstu mazturīgiem sociālajā dienestā ir iespēja saņemt pārtikas pakas, kurās ir dažādi ikdienā nepieciešami produkti. Dienestā vērtē, ka aģentūras izsniegto pabalstu skaits salīdzinājumā ar 2007. gadu pieaudzis 6 reizes. Visvairāk cilvēki saņēmuši pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstus. Tāpat aģentūra piešķir pabalstus audžu ģimenēm un bāriņiem, brīvpusdienas skolēniem, uzturmaksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs, pabalstu mācību piederumu iegādē, medicīnas piederumu apmaksai, apbedīšanai un ārkārtas situācijās, kā arī pabalstu personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma. 2011. gadā aģentūra pabalstos izmaksājusi 283 622 latus. Ļoti nozīmīgs atspaids sociālā dienesta darbā ir sociālās mājas Caunas ielā, kur iespējams izmitināt maznodrošinātās ģimenes. Šīs ēkas tika atklātas 2007. gadā, īsi pēc aģentūras dibināšanas. Šobrīd tās pārauga sociālā dienesta saimnieciskā nodaļa. Tātad ar pašvaldības un pašu sociālās aģentūras līdzekļiem kopumā kaut kur ap 187 000 mēs tur ieguldījām šo māju, mēs viņu renovējām, sakārtojām. Un pašlaik iedzīvotāji tiešām tur ir apmierināti, un tas pakalpojumu klāsts ir pietiekoši plašs.
Viņa ir apdzīvota, izņemot 3. stāvs, kas ir kā rezerves variants mums, ja teiksim, cilvēkiem jāpiedāvā dzīvojamais fonds, ja kaut kāda dzīvojamā platība, tad mums ir iespēja tur kaut kur izvietot tos cilvēkus. Pārējais viss ir apdzīvots. Saimnieciskās nodaļas pārziņā ir arī neprivatizētie pašvaldības dzīvokļi. Šī nodaļa Cēsu iedzīvotājiem nodrošina pirts pakalpojumus, sniedz specializētā transporta pakalpojumus cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, nodrošina nakts patvērsmes pakalpojumu, kā arī uzrauka remontdarbus, kas tiek veikti pāraudzībā esošajos objektos. Šogad viens no mērķiem ir sakārtot daudzdzīvokļu māju Saules ielā 23. Viņi bija kādreiz savā laikā kopmītnes, un arī tagad ir kopmītnes tipā dzīvojamā māja. Tādēļ ir pārbūvēt viņu par vienistabas dzīvoklīšiem, jo tajā mājā ir viņi būvēti tādā veidā, teiksim, 77. gadā nodota, ka šie komunālie pakalpojumi netiek uzskaitīti. Tā tiek uzskaitīti vienā vietā. Līdz ar to iedzīvotājiem nav stimulu faktiski taupīt, ekonomēt. 2010. gadā izstrādātajā sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģijā iekļautas vēl daudzas citas idejas, kas būtu realizējamas līdz 2014. gadam. Lai gan brīžiem dažas ieceres ierobežo finansu resursu trūkums, aģentūras darbinieki ir optimismu pilni meklēt citas iespējas, kā plāno to realizēt. Šajā gadā mēs iesaistīsimies ģimeņu stiprināšanas programmā, kur mēs esam saņēmuši ar Latvijas bērnu ciemata asociāciju finansējumu. Tātad būs vairāk pakalpojumu tieši ģimenēm ar bērniem. Būs resursu centri, Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu resursu centrs, kur mēs arī sniegsim pakalpojumus gan visā Vidzemē, gan arī vairāk tieši par sociāliem darbiniekiem padomāsim. Padomāsim par darbinieku apmācību, padomāsim par darbinieku supervīzijām, lai turpmāk darbinieki būtu tikpat radoši, neizdegti un vēlētos strādāt. Cēsu novada sociālā dienesta mērķis arī turpmāk ir strādāt tā, lai Cēsīs un Vaivas pagastā dzīvotu laimīgi cilvēki un kuplas ģimenes.